Korporācija Tiens dibināta 1995. gadā Tjandzina pilsētā. Korporācijas dibinātājs Li Jinyuans. Šī transnacionālā kompānija specializēsies bioloģiski aktīvu vielu ražošanā, starptautiskā tirdzniecībā, turismā, veids finansu operācijas, investīcijas. Ir sava apmācības sistēma. Kompānija Tiens balstās uz augstām bioinženierijas tehnoloģijām, izmantot senās austrumu zināšanas un pieredzi. Tiens piedāvā augstas klases bioloģiski aktīvus produktus, kosmētiku, ķermeņa kopšanas līdzekļus un atvesļošanās aparatūru. Kuri veiksmīgi realizēt starptautiskā tirgū, Ķīnā un visā pasaulē. Kompānija Latvijā reģistrēta 2000. gadā. Šodien demonstrēšu azanatoru attīrītāju kompānijas Tiens ekoloģisku produktu 3. paaudzes, kurā izmantot jaunākie sasniegumi mikrobioloģijā, elektronikā un mehānikā. Unikalitāte šim aparātam ir ozonu pielietojums, kuru ietekmē bakterioloģiskās īpašības pastiprinās, kas iznīcina baktērijas, vīrusus, mikroorganismus, likvidē to dzīvotspēju. Šīs lieliskās ozonu īpašības varam izmantot mēs ikdienā. Sena Ķīnas paruna saka, pats galvenais cilvēkam ir ēdiens. Uz šodienu augsnes un gaisa piesārņojums visā pasaulē ir kritisks. Rūpnieciskie, medicīniskie atkritumi satur ļoti daudz patogēnu, kas kaitē apkārtējai videi. Nepareizas darbības rezultātā tiem nokļūstot augsnē ar augļiem un dārziņiem, tie nonāk uz mūsu galda. Augļi un dārzeņi pēc izskata ir apetītīgi, bet zaudējuši savas garšas īpašības. Iemesls tam ir pesticīdi, ķimikālijas, nitrāti un augšanas stimulatori. Augļu un dārzeņu mizā uzkrājas visas vērtīgās, kā arī kaitīgās vielas. Apstrādāt vienā reizē mēs varam līdz 5 kg augļu un dārzeņu, un apstrādes laiks ir no 3 līdz 10 minūtēm. Aktīvais skābeklis spējīgs izdalīt kaitīgās vielas no augļu un dārzeņu virsmas, nepielietojot termisko apstrādi. Līdz ar to, saglabājot visas vērtīgās barības vielas, paildzinās to uzglabāšanas laiks, pastiprinās un uzlabojas garšas īpašība. Lai attīrītu produktus traukā, nedrīkst izmantot metāla, ielejam ūdeni, kura temperatūra nepārsniedz 60 grādus. Ieliekam gaļu, ievietojam izsmidzinātāju un
un ieslēdzam aparātu uz 20 minūtēm. Pie gaļas apstrādes šķeļas gaļas hormoni, kaitīgās baktērijas, parazīti, augšanas stimulatori. Mēs pārliecinamies, pēc ožas dedzinot putas, kas izdala plastmasas un degošas vilnas izstrādājumu smaku. Rezultātā gaļa kļūst mīkstāka, gaišāka, ātrāk pagatavojama, uzlabojas garšas īpašības. Šis aparāts efektīvi attīra ūdeni no piesāņojumiem, ķimikālijām, smagajiem metāliem, un mēs zinām, vīrusu saslimšanas veicina netīrs ūdens. Ūdens apstrādē ar aktīvo skābekli pilnībā tiek likvidētas chlora paliekas, zeles paliekas, mikroorganismi, baktērijas un citi neorganiskie savienojumi. Lai veiktu ūdens attīrīšanas procedūru 20 litru apjomā, ievietojam izsmidzinātāju no 10 līdz 15 minūtēm. Ja šo ūdeni gribam izmantot dzeršanai, jānogaida vēl 20 minūtes pēc aparāta izslēgšanas, lai pārveidotos O3 uz O2 un paaugstinātos skābekļa daudzums ūdenī. Ūdens mineralizējās, kuru var izmantot arī vannām. Labs palīgs šis aparāts ir akvārija īpašniekiem. Ievietojot izsmidzinātāju uz 5 minūtēm katru dienu, tiek likvidēts piesāņojums, parazīti, baktērijas un veikta slimību profilaks, tādām saslimšanām kā sarkanie plankumi un zvīņu izkrišana. Rezultātā ūdeni var mainīt retāk un ir mūsu laika ekonomija. Šis aparāts efektīvi attīra gaisu telpās un uzlabo tā sastāvu ofisos, kur ir kondicionieri, aizkavē vīrusu izplatību, bāros, restorānos likvidē cigarešu dūmu smaku, virtuvē novērš gāzes nosēdumu veidošanos, leduskapī likvidē kaitīgās baktērijas un nepatīkamu smaku. Vīrusu un baktērijas izplatās arī ar galda piedarumiem, virtuves traukiem, bērnu rotaļlietām, higienas priekšmetiem, zobu birstēm, un veicot apstrādi ar ozonu no 10 līdz 15 minūtēm tiek veikta dezinfekcija. Dzīvnieku turētājiem palīdz telpās likvidēt specifisko smaku un aizkavē parazītu vairošanos. Apstrādājot skapi ar attīrītāju, tiek veikta drēbju dezinfekcija, likvidētas smakas un aizkavēta kožu vairošanās. Rūpes par kvalitatīvas pārtikas lietošanu ir rūpes par savu veselību nākotnē.